Sveiciens visiem 4. māja svētkos. 4. mājas ir viens pakāpiens mūsu ceļā uz neatkarību. Šogad 23. augustā noslēgsies 35 gadu cikls, kad mēs pieminam šos notikumus. 4. mājas ir arī šodien. Tā ir diena, kurā mēs atceramies un pieminam visus, kas ir ieguldījuši savas domas, cerības, darbus, lai mēs būtu atkal neatkarīgā Latvijā. Tā ir diena, kad mēs sanākam kopā, dalamies ar atmiņām un plānojam arī nākotni. Un tā ir diena, kad mums jāatcerās, ka Latvijas neatkarība nebija nejaušība. Tā bija likumsakarīga visu mūsu kopīgo pūliņu un cerību rezultāts. Arī šodien mums ir katru dienu jāpierāda, ka mūsu neatkarība ir mums svarīga, un mums ir jāpierāda, ka mēs esam patiesa, augoša, stipra valsts. Ir jāatjauno izlaupītā Latvija. Pie tam jāatjauno laupītāju līdztiesīgā klātbūtnē. Tāda ir šodienas situācija. Vajātāji tēlo vajātos. Un vēl sūdzas Eiropas demokrātiskai domai, ka lielā bezkaunīgā Baltija grib apspiest mazītiņo Krievijas impēriju. Labdien! Es no sirds sveicu jūs 4. maijā un gribu teikt, ka 1990. gada 4. maijas bija ārkārtīgi skaista diena. Tā bija saules pielieta, saules apmirdzēta, liepas jau bija sākušas plaukt, tas bija ļoti agrs pavasars un visā tautā valdīja liela pacelātība, gaidas, protams, satraukums, arī bažas. Cilvēki bija ļoti, ļoti emocionāli un to nevarēja nejust. Interesanti ir tas, ka gājums uz 4. maiju arī bija tāds daudz pakāpju. Vispirms jau jāsaka, ka ļoti liela nopelni tajā, ka mēs varējām atgūt savu neatkarību, ir arī trimdai, kas nepārtraukti atgādināja par zaudēto neatkarību, par zaudēto valsti, savām valdībām. Cilvēki izgāja grūtu cīņu ceļu gadu desmitu garumā, atgādinot, riskējot, ejot cietumā, nemitīgi klaucinot pie valdību durvīm. Un bez tā, es domāju, starptautiskais atbalsts nebūtu bijis tik viennozīmīgs. Tā kā paldies par to. Arī Latvijā ceļš līdz 4. maijam nebija tāds gluds, bet diezgan akmeņains un šķēmu klāts. Atcerēsimies 1988. gadu, kad atmodi jau pacēla sit augstāku vilni, kad notika Radošo savienību plēnums jūnijas sākumā, kad latvieši pirmo reizi gan brīvi izteica to, kas ir gulējis kā akmens uz sirds 50 gadus, kad arī varēja to dzirdēt radiotranslācijā. Pēc tam jau Tautas frontes kongress rudens pusē, Mežaparka mītiņš 7. oktobrī, Tautas frontes 1. kongress 8. oktobrī, kad tika nostiprināta apņemšanās iet uz neatkarības atjaunošanu, vēl piesardzīgi, 89. gadā jau drošāk un 90. gada sākumā, 18. marta vēlēšanās, jau Tautas fronte iznāca ar pilnu neatkarības pieteikumu. Vēlēšanās, kurās startē 2 saraksti – komunistiskās partijas un Tautas frontes. Tautas fronte saņēma ļoti spēcīgu mandātu no tautas, kaut gan sabiedrība tolaik vēl bija diezgan sašķelta. Bija pāri par 300,000 Latvijas neatkarībai nelojāli cilvēki, kas apvienojās Interfrontē, kas vēl darbojās toreiz esošās kompartijas vadībā. Tika dibinātas dažādas komitejas, Interfronte. Tas nebija tā, ka pilnīgi visa sabiedrība bija monolīta, bet, protams, ka vēlēšanas un arī tad, kad sanāca jau Latvijas, toreiz vēl LPSR augstākā padome 3. maijā 90. gadā, tomēr bija jūtams, ka Tautas frontes ievēlētajiem no Tautas frontes saraksta cilvēkiem veidojas jūtams pārsvars. Konstitucionālajam vairākumam bija vajadzīgs 2/3 balsojums, un
līdz pēdējiem brīdim bija tāda situācija, ka vēl nebija īsti skaidrs, kā tas būs. Un tāpēc cilvēki bija sapulcējušies ārā, toreiz augstākā padomes nama priekšlaukumā, un nepacietībā un reizē nespējot apspiest savas pozitīvās emocijas, dzīvoja līdz sēdē notiekošiem, sēdē bija atvērti logi. Un toreizējā augstākā padome bija saņēmusi ļoti spēcīgu arī novēlējumu un mandātu no aprīlī sanākušiem visu pilsētu un pagastu padomu deputātiem, kas sapulcējās 20. aprīlī stadionā, kur bija ļoti spēcīga pārstāvniecība, kas bija saņēmuši arī šo tautas uzticību, cilvēki, vietējie deputāti, kuri pieprasīja jaunievēlētajai augstākajai padomei šo balsojumu tādā tautas balsī. Un tāpēc, zālē vēl bija augstākā padome jau pirmo dienu sanāca dienu iepriekš, tas bija 3. mājas, bija jānotiek arī mandātu apstiprināšanai un amatpersonu ievēlēšanai. Tur arī neiztika bez kaislībām, bet Tautas frontes virzītais kandidāts Anatolijs Gorbanovs saņēma pārliecinošu vairākumu balsojumā un tika ievēlēts ļoti spēcīgs prezidijs. Vietnieks bija Tautas frontes priekšsēdētājs, pirmais vietnieks Dainis Ivāns, arī Nacionālās neatkarības kustības pārstāvs Andrejs Krastiņš, ļoti spēcīgs jurists, Imants Daudišs ar ļoti lielu pieredzi. Tātad Tautas frontē it kā bija labas kārtas rokā, un tomēr saspringums un gaidas bija ļoti sita augstu vilni. Un 4. māja sēdi ilgi visu dienu, tā bija ļoti saspringta, opozīcija pielika milzīgas pūles, lai torpedētu deklarācijas izskatīšanu, apelēja pie PSRS konstitūcijas. Un jāņem vērā fakts, ka mēs jau faktiski tā bija leģitīmi ievēlēta augstākā padome, bet pēc LPSR konstitūcijas noteikumiem un būtībā toreiz augstākā padome atradās milzīgā militāra pārspēka klātbūtnē un ielenkumā Baltijas apgabalā, štābs, visa milicija, prokuratūra. Mēs kādreiz aizmirstam, ka tā mūsu neatkarības asins bija tik trausls un tik neaizsargāts. Tas viss atradās augstākā padome tobrīd tādā, tā bija PSRS likumiskā vide, militārā klātbūtne. Un tāpēc jau arī deklarācijā viens no punktiem paredzēja pārējais periodu sarunām ar Maskavu par pilnu neatkarību. Un tomēr deklarācijas apspriešana sēdes vadītājs izvadīja to procedūru cauri visiem tādiem brāzmainiem ūdeņiem, un deklarācija ar pārliecinošu balsu vairākumu 138 deputātiem ar bažām, ar neziņu, jo 2 vai 3 no tiem nebija Tautas frontes saraksts deputāti, viņi varēja balsot, viņi varēja nebalsot, bet tautas gabaliem skanot deklarācija tika ar pārliecinošu vairākumu atbalstīta, un pēc deklarācijas pieņemšanas īsti vairs nekāds darbs nenotika, kaut gan bija jāapstiprina starptautisko saistību dokumenti, bet cilvēku un deputāti bija tādā emocionālā pacēlamā, ka sēde bija pēc viena formāla balsojuma jāpārtrauc, un visi kopā deputāti un tauta devās uz Daugavmalu, lai šajā mītiņā tā kā vēlreiz iziet cauri tām, tā kā neticot, ka tas ir noticis, ka patiešām mēs esam atjaunojuši, pasludinājuši, ka mēs vēlamies atjaunot pilnu Latvijas neatkarību, būt neatkarīgi. Un ar šo saviņojošo emocionālo sajūtu 4. mājas ir iegājis mūsu tautas atmiņā. Mēs to svinam kā skaistus svētkus pavasarī. Šogad noslēdz 35 gadu cikls neatkarības atgūšanas procesam, kas ilga vairākus gadus. Tas noslēdzās ar 1991. gada augustu, kad tika pieņemts konstitucionālais likums par valsts statusu maiņu, kad mēs de facto kļuvām neatkarīgi, kas izraisīja
tādu starptautisku atzīšanas lavīnu no draudzīgām rietumvalstīm, jo viss šis pārējais periods bija tumšas neziņas pilns. Rietumvaldības bija piesardzīgas, tās gaidīja, kā veiksies sarunas ar Maskavu. Maskava noliedza neatkarības atjaunošanas deklarāciju, to tā kā apstrīdēja, sarunas neveicās, un tikai pateicoties tam, ka spēku samērs starp Gorbačovu un Jeļcinu mainījās, ka notika šis nekonstitucionālais apvērsums, ja pučs Maskavā, tas pavēra mums ceļu ar Jeļcina atbalstu arī, kas ir jāatceras un jānovērtē, pavēra ceļu uz pilnu neatkarību. Šī neatkarības atzīšana noslēdzās septembrī, kad gan Eiropas kopiena atzina 26 valstis, atzina Baltijas valstu neatkarību, kad tam faktiski pirmā tāda nopietnākā atzīšana nāca no Krievijas, no Jeļcina 24. augustā, tam sekoja Eiropas kopienas valsts 26. augustā, un tad jau 2. septembrī tas bija prezidents Bušs seniors, kurš zvanīja uz augstāko padomu Anatolijam Gorbanovam, lai paziņot, ka Amerikas Savienotās valstis ir gatavas atzīt Latvijas neatkarību. Var teikt, ka noslēdzās 10. septembrī, kad Mihails Gorbačovs piezvanīja, lai paziņot, ka PSRS valsts padomu arī nekur likties ir tomēr atzinusi Latvijas neatkarību. Un tad jau sekoja iestāšanās apvienotajās nācijās 18. septembrī, tūlīt pēc tam pievienošanās Eiropas padomē, Helsinku procesam, ECO, un Latvija kā pilntiesīga suverēna valsts varēja atgriezties starptautiskajā apritē. Novērtēsim to, ka neatkarība nenāca viegli, tā prasīja upurus, tā prasīja tautas gribu, bet tā griba atjaunot un gatavība atjaunot savu valsti, nebaidoties, riskējot, nebaidoties no ļoti lielām grūtībām un neziņas. Latvieši to varēja, to Baltijas tautas izdarīja, būsim lepni par to, ticēsim savai Latvijai un strādāsim Latvijas labā. Apsveicu jūs svētkos! Anatolijs Gorbanovs, 170. Mārupas vēlēšana apgabals. Par viņa vietniekiem ievēlēja Daini Ivānu un Andreju Krastiņu. Tad augstākā padome nolemj. Pirmais. Atzīt starptautisko tiesību pamatprincipu prioritāti pār valstiesību normām. Atjaunot Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtās Latvijas Republikas satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir Latvijas Republika, saīsināti Latvija. Latvija ir gaidījusi šo deklarāciju 50 gadu. Latvija ir nepacietīga. Tādēļ neuzskatiet to par kaut kādu avantūru. Uzskatiet to par pienākuma izpildi pret tautu, kura pacietīgi sarežģītos un dramatiskos apstākļos ir gaidījusi savas mazas dzimtenes atjaunošanu par neatkarīgu valsti. Es bieži esmu runājis ar Mihailu Sergejeviču Gorbačovu un Nikolaju Ivanoviču Ryžkovu, un viņi man uzstādīja allaž jautājumu, ar ko tas izskaidrojams, ka latvieši, kurus viņi uzskata par vienu no uzticamākām, revolūcijai uzticamākām tautām, grib aiziet no Padomju Savienības. Un es viņam atbildēju, tādēļ, ka viņi negrib
lai viņu likteni izlemtu Maskavas upes krastā, Kremlī, kur tika parakstīts Ribbentropa-Molotova līgums un attiecīgais protokols. Viņi vēlās, lai viņu likteni izlemtu Latvijā, izlemtu Rīgā, izlemtu Daugavas krastā, Gaujas, Lielupes un Ventas krastā. Izlemtu visa Latvijas tauta. Es aicinu PSRS valdību atzīt Staļina tirānijas visus valgus par sapuvušiem. Nesieniet ciešāk, atraisiet mēslus, atbrīvosimies no netaisnības murgiem, kas vēl valda par mūsu tautām. Tāpēc mēs pieprasām neatkarību. Dievs dod mums izturību.